Drošība medībās ar dzinējiem. Medībās ar dzinējiem piedalās liels skaits medību dalībnieku – mednieki, dzinēji, medību suņi. Tajās dodamies kopā ar draugiem, tuviniekiem un mīļiem ģimenes locekļiem. Tādēļ mūsu visu rīcībai jābūt saskaņotai un atbildīgai. Tomēr pēdējo 10 gadu laikā reģistrēti 24 medībās notikuši nelaimes gadījumi. 12 no tiem notikuši medībās ar dzinējiem. Vairāki no tiem beigušies ar nāvi. Visu šo negadījumu cēlonis ir medību drošības noteikumu neievērošana no šāvēja, nereti arī cietušā puses. Katrs medību dalībnieks ir atbildīgs par drošības prasību ievērošanu medībās. Arī tu neuzmanīga rīkošanās ar pielādētu šaujamieroci. Pielādēts ierocis var izšaut jebkurā brīdī, jo tā drošinātājs ir tikai mehānisms, un cilvēka atmiņa mēdz pievilt. Atceries, braucot mašīnā uz un no medībām, kā arī pārbraucienos medību laikā, ierocim vienmēr jābūt izlādētam un iesaiņotam. Izlādēts ierocis ir tāds, kurā nav aptveres ar patronām, un patrona nav arī patrontelpā. Tāpat ierocim jābūt izlādētam arī ejot uz un nākot no mednieka stāvvietas. Ieroci atļauts pielādēt tikai nostājoties norādītajā vietā un tikai pēc tam, kad garām pagājuši citi medību dalībnieki. Pārgājienā ieroci nes tikai izlādētu ar stobru uz augšu, uz leju vai atvērtu. Ieroci atļauts izmantot tikai šaušanai. Neizmanto to kā atbalstu, nemēģini notraukt sniegu no apsnigušiem zariem vai sist ievainotam dzīvniekam. Tas ir bīstami, neētiski un mednieka necienīgi. Arī ieroci pielādējot vai izlādējot, tā stobram jābūt vērstam uz augšu vai uz leju. Pēc ieroča pielādēšanas to nodrošina un atdrošina tikai pirms šāviena. Nepārdomāts šāviens. Bieži negadījumi notikuši, jo mednieki patvaļīgi pametuši norādīto atrašanās vietu mastā. Šādās reizēs vainīgi visi iesaistītie. Kāds šāvis pa neskaidri redzamu mērķi, kāds ir bijis šis mērķis. Atceries, medniekam atļauts pavirzīties dažus soļus uz vienu vai otru pusi no savas vietas, bet nekādā gadījumā ne iekšā mastā, ceļa vai stigas otrā pusē, bet dzinējiem pēc masta izdzīšanas jānostājas un jāstāv uz mednieku līnijas. Atļauts šaut tikai sektorā, kas nepārsniedz 70 grādus uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju. Aizliegta šaušana pa mednieku līniju. Īpaši uzmanīgiem jābūt tad, ja mednieku līnija nav taisna, bet ir līkumaina un savu kaimiņu tu nemaz neredzi. Medību noteikumi paredz, ka šaušana mastā jāpārtrauc brīdī, kad dzinēji pietuvojušies 200 metru attālumā. Tomēr medniekam katrā konkrētā gadījumā rūpīgi jāizvērtē situācija un jārīkojas atbilstoši apstākļiem. Piemēram, ja medī ar viļņstobru ieroci, tad tā šāviens ir bīstams lielā distancē, līdz pat 5 kilometriem. Padomā, kas var notikt, ja šāda lode lido medījumam garām vai arī tam cauri. Tādēļ svarīgi, kas atradīsies lodes ceļā – biezs mežs vai klaišs izcirtums, paugurs vai līdzena vieta. Jāņem vērā arī rikošeta iespējas. Šāvienu nedrīkst izdarīt, ja medījums atrodas uz reljefa paaugstinājuma un teritorija aiz medījuma nav pārredzama. Vienkārši sakot, lode reljefam var pārlidot pāri un ir nāvējoša vēl tālu. Inventārs un infrastruktūra. Medību rezultātu tava apģērba krāsa neietekmē, drošību gan. Tāpēc medniekiem, dzinējiem un medību suņiem ir jābūt labi pamanāmiem uz apkārtējā fona. Arī četrkājainajiem medniekiem pieejamas dažādas košas vestes un kakla siksnas. Dzinējiem obligāti jāuzvelk spilgtas krāsas veste vai jaka, vēlama arī spilgta cepure. Medniekam pēc noteikumiem pietiek ar spilgtas krāsas cepuri vai apģērba elementiem – šalli, cepures un piedurkņu lentēm. Bet daudz kur pasaulē mednieki medībās ar dzinējiem visu apģērbu izvēlas košā krāsā. Redzi un esi redzams. Jo spilgtāks apģērbs, jo mazāka varbūtība,
ka kāds nejauši pavērsīs ieroci tavā virzienā. Arī medību infrastruktūra, šaušanas stidziņas, jeb vārnu kājas un dzinējmedību turnīši uzlabo drošību medībās. Šaušanas stidziņas ļauj laicīgi novērtēt medījamo dzīvnieku un izdarīt precīzu šāvienu pa medījumu, kuru neaizsedz koki, krūmi vai zāle. Dzinējmedību turnīši uzlabo redzamību un ļauj izdarīt šāvienu pa medījumu no augšas uz leju, kas paaugstina medību drošību, jo lode, kas aizlidojusi garām mērķim vai izgājusi cauri medījumam, trāpīs zemē, nevis turpinās lidot. Darbs un laiks, kas tiks ieguldīti medību infrastruktūras izveidē, atmaksāsies ar garantiju. Medības kļūs ne tikai daudz drošākas, bet arī rezultatīvākas. Nesen notikuši negadījumi medībās ar dzinējiem. Lūdzu, aizdomājies! Lai izšķirtu sakāvušos medību suņus, medību vadītājs izmantoja pielādētu šaujamieroci. Ar tā laidni mēģināja suņus izšķirt vienu no otra. Laidne lūza, notika šāviens, ievainojot pašu mednieku kājā. Iemesls – šaujamieroča pielietošana neatbilstošam mērķim. Mednieks šāva pa medījumu, kas šķērsoja mednieku līniju. Šāviena rezultātā tika ievainots cits mednieks. Iemesls – šāviens pa mednieku līniju. Gar mednieku pa klaju lielu izcirtumu skrien stāldbriežu bars. Tiek izdarīts šāviens ar vītņstobra medību ieroci. Briežiem netrāpīja, bet 800 metru tālāk esošam dzinējam gan. Iznākums letāls. Iemesls – nepārdomāts šāviens. Mednieki un mednieces, neviens medījums nav tā vērts, lai riskētu ar medību dalībnieku dzīvību vai veselību. Nenomedīsi šoreiz, nomedīsi citā reizē. Bet ja būsi sašāvis vai nošāvis cilvēku, visticamākais nemedīsi vairs nekad. Tāpēc, ja neesi pilnīgi pārliecināts par precīzu un drošu šāvienu, nešauj. Pavadīsim laiku dabā patīkami, pozitīvi neaizmirstami, rezultatīvi un pats galvenais – droši.